Sveiciens visiem! Šis ir mans pirmais video jaunajā gadā. Ceru, ka jums tas patiks, un ļoti ceru, ka tas nebūs arī pēdējais. Šajā reizē es esmu aizbraucis uz Liepāju, uz gaismas pasākumu, gaismas festivālu, ja to tā var teikt, un centīšos parādīt to, ko redzēju savām acīm. Visu gan man izsteigāt neizdevās, izsteigāju tikai pašu centru, un tālāk uz jūras pusi nebija spēkā aiziet, bet parādīšu vismaz to daļu, kas man pašam patika, un cik daudz pats redzēju. Šis ir Liepājas teātris, šeit ir tā izgaismots, manuprāt, skaisti. Cilvēku bija ļoti daudz, tas priekš manis bija pārsteigums. Varu, protams, arī kļūdīties, bet tad, kad es biju uz Staro Rīga, tad cilvēku man nelikās tik daudz kā šeit, mazākā pilsētā. Šeit bija atvērta kā kafejnīca, pareizāk sakot kafejnīca ar gaismas elementiem. Šeit ir, kad iet no viesnīcas Slīva uz Lielo Dzintaru, tad šeit bija tā izgaismots. Bet viskaistāk man izlikās Rožu laukums, jo šeit bija ļoti daudz dažādu gaismu, arī skaņas efekti ļoti daudz dažādi. Skatieties paši. Liepāja, Latviešu biedrības nams, un šeit tā bija izgaismots koks. Šo instalāciju uzlika nedaudz senāk, ja nekļūdos kaut kādas 3 vai 4 dienas atpakaļ, vismaz es tā lasīju. Manuprāt, arī interesanti. Tāpat arī lasīju, ka šos gaismas elementus esot vai nu uzstādījis, vai tā ir ideja, viena talsinieka darbs. Šie nav nekādi video efekti. Tas ir viss, ko Lāzers darīja. Tā ka ļoti, ļoti skaisti. Bija arī nedaudz ielu bufetes. Tiesa gan tur viss bija ļoti dārgs. Karstais dzēriens 5 eiro. Manuprāt, tas ir ļoti dārgi. Bet karsto dzērienu ļoti gribējās iedzert, jo vakars bija ļoti vēss,
personīgi man bija ļoti augsti, es pat nosalu, tāpēc paņēmu karsto dzērienu, bet visi pārējie citi dzērieni bija vēl dārgāki. Nu lūk, tā man gāja Liepājā, tik daudz es noskatījos, tik daudz parāda arī jums, un tagad teikšu lielo tā, ceru, ka nospiedīsiet patīk, un uz tikšanos jaunā video. Atā, atā. Bravo,